Zviedrijas sabiedriskais medijs divreiz mēnesī atjauno datus interaktīvā kartē. Šie skaitļi parāda, cik katru gadu ir mirušo no gadījumiem, kad izmantots šaujamierocis. Tas skaidro arī lielo policijas klātbūtni hokeja čempionāta laikā. Satikām kādu latvieti, kurš šeit dzīvo 4 gadus. To, cik brutāli notiek bandu vardarbība, viņš redzēja savām acīm. Es esmu smagās mašīnas šofers un braucot tunelī savā starpā viņi tur šaudījās. Tā vienkārši trāpījās. Trāpīja pa jums, pa mašīnu? Nē, viņi savā starpā. man paveicās aizgāja garām. Vienkārši es tur trāpījos tunelī tajā momentā. Satiekam Zviedrijas sabiedriskā medija žurnālisti. Viņa apstiprina, pērn bija gadījums, kad Stokholmas tunelī apšaudē gāja bojā auto vadītājs. Tā bijusi bandu izreikināšanās. Tajā reizē citi necieta, bet arvien biežāk bandu uzbrukumos cieši ar bandām nesaistīti cilvēki. Žurnālists stāsta, ka parasti banda grib izreikināties pret kādu cilvēku, bet uzbrukumi kļūst arvien haotiskāki, varētu teikt prastāki. Cilvēkus sajauc, uzbruk citam, vai arī, piemēram, novieto spridzekli pie nepareizās mājas. Mēs to redzējām pirms dažām nedēļām. Māte un viņas bērns, ļoti jauns, tika ievainots no sprādziena, jo bija sajauktas adreses. Bet pirms pāris gadiem jauna sieviete tikko pēc augstskolas pabeigšanas tika nogalināta sprādziena rezultātā, jo dzīvoja kaimiņos radiniekam, kur ģimenē bija kāds bandas loceklis. Uzbrukumi bijuši arī publiskās vietās, veikalos, parkos. Nereti uzbrukumi ir nevis ar šaujamieroci, bet pašbūvētu spridzekli, rokas granātām. To īsteno pusauģi. Zviedrijas iedzīvotājus visvairāk biedē doma par to, ka šie bandu uzbrukumi ir iespējami pilnīgi visur, arī Vecpilsētā. Un tam kā piemērs, diemžēl, ir šī kafejnīca. Šeit notika sprādziens 2023. gada janvārī. Pēdējo 2 gadu laikā miruši 60 cilvēki, kuri nekādā veidā paši nav bijuši saistīti ar bandu darbību. Tagad Stokholmas pilsētas teritoriju dala 2 bandu grupas. Šie ir viņu līderi. Ziņām par bandu vardarbību atvēlēta atsevišķa saite Zviedrijas medijos. Tagad tiek iesaistīti arvien jaunāki cilvēki, pat bērni, kuri vēl nesasniedzot 10 gadu vecumu, jau ir gatavi par pārdesmit eiro palīdzēt ar maziem uzdevumiem bandu pārstāvjiem. Tie ir visdažādākie bērni no jebkura reģiona. Es esmu dzirdējusi un zinu piemērus, kad bērni pat 8 gadus jauni izmanto savas skolas mugursomas, lai pārvietotu ieročus vecākiem bandu līderiem. Vai narkotikas. Par to saņem 50 eiro, kas ir daudz jaunam bērnam. Pakāpeniski viņi tiek socializēti tajā sabiedrībā. Uzbrukumos iesaistītie netiek dalīti pēc etniskās piedarības. Žurnālists skaidro, ka gadiem ejot arī šai dalīšanai jēga zūd. Iesaistās te jau visi. Visbiežāk šie bērni nāk no ģimenēm, kurās ir grūtības ar finansēm. Tie arī vairs neesot tikai imigrantu bērni. Iesaistīti ir ļoti daudz zviedru bērnu, etniskie, balti, zviedru bērni. Es domāju, ka ir pārāk viegli vainot imigrāciju. Daudzi teiktu, ka tas gan ir faktors, jo, ja paskatās pagātnē, daudz cilvēku iebrauca un nebija labi integrēti. Zviedrija ir valsts, kurā jābūt ļoti labai izglītībai, lai iegūtu labi apmaksātu darbu. Zviedrijā ir daudz darba piedāvājumu, bet ir nepieciešama izglītība, valodas zināšanas. Statistikā uzbrukumu skaits ir ar nelielu tendenci samazināties, bet vardarbība, kurā iesaistās bērni un jaunieši, ir jaunā lielā problēma. Bažas, ka arī šaušana skolās varētu izvērsties par problēmu. Precedents tam jau ir. Šā gada februārī tika nogalināti 11 cilvēki pieaugušo izglītības iestādē. Neraugoties uz to, iedzīvotāji uz ielām mums saka, ka jūtas droši. Vienīgi cenšas būt vērīgi. Es nedomāju, ka esam īpaši uzmanīgi. Domāju, ka tas ir normāli. Kad tas notiek, pēc laika par to aizmirst. Maršruti, pa kuriem es pārvietojos, nešķiet tik ietekmēti. Šķiet, ka ir tā distance, pat ja mēs zinām, ka tas notiek mūsu sabiedrībā. Satikām arī kādu sievieti ar bērniem, kura uz Stokholmu pārvākusies no Ņujorkas pirms 3 gadiem. Viņa saka, ka šeit jūtas nesalīdzinām drošāk. Uzrunātie iedzīvotāji ārpus kameras arī atzīst, ka jūtas droši, jo iedzīvotāju skaits ir ļoti liels, uz kura fona slepkavību nemaz nesot tik daudz. Tāpat arī uzsver, ka tomēr vairumā gadījumu tā ir bandu savstarpējā izreikināšanās. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Stokholmas, Zviedrijā.